Sveiki, kā jums klājās? Es esmu dr. Aleksandrs Mota, un šodienas video mēs turpināsim runāt par pēdām, par to dedzināšanu, to nepatīkamo sāpju pēdas zolē. Ir ļoti vienkāršs, ļoti praktisks veids, kā mēs varam uzlabot nervu, kas pārraida sajūtu no pēdas zoles uz mūsu smadzenēm. Tātad pastatieties uz pēdu. Sāpes un dedzināšanas sajūtas pēdas zolē bieži vien rodas caur nervu, ko sauc par stilba nervu. Tas iet šeit pa pēdas iekšpusi aiz potītes kauliņa un nonāk līdz pēdai. Tātad visas sajūtas, pēdas, zoles, inervācija mēs izjūtam un tās nonāk līdz mūsu smadzenēm caur mugurējo stilba nervu. Lai mēs atrastu vietu, kur strādāsim, dari šādi. Pirmā lieta – atrodi kauliņu potītes iekšpusē, potītes kauliņu. Labi? Un dažiem cilvēkiem to ir ļoti viegli pamanīt, bet citiem netik ļoti. Bet, kad tu sāksi taustīt, paupēt, tu ātri sapratīsi, ka tur ir bumbiņa, liels kaula izciļis. Un šeit, šajā daļā, ir mediālā potīte. Otrs orientieris, ko mēs izmantosim, ir papēdis, ko ir viegli redzēt un sajust. Labi? Tātad papēdis. Papēdis un potītes kauliņš. Starp šiem diviem kauliņiem, starp šiem diviem orientieriem iet lievu tibiālais. Aizmugurējs tibiālais nervs, jeb tibiālais nervs pareizi. Lielā problēma ir tāda, ka savienojot papēža kaulu ar potītes kauliņu ir tīkls, pareizi, retinākuls. Kas var iesprostot, var saspiest. Šis nervs, labi, jo zem retinākula, caur šo tuneli ne tikai nervs iet cauri, bet arī vairāki muskuļu cīpslas, vai ne? Tā struktūra, kuru mēs atbrīvosim, kuru mēs uzlabosim, ir tieši retinākuls. Un tādējādi mēs uzlabosim tibiālā nerva pāreju caur šo reģionu. Ko tu darīsi ar 3 pirkstiem? Tu pieliksi tos pie ādas un vispirms veiksi ātru masāžu. Uz priekšu, atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ. It kā tu sildītu, lai uzsildītu audus. Labi? Pēc tam otrā virzienā uz papēža kaulu un potīti. Un visbeidzot dari šādi. Pagriez pulksterādītāja virzienā, turi pusotru minūti, atlaidi, pagriez pretēji pulksteņrādītāja virzienam un turi pusotru minūti. Pievērs uzmanību, mana roka neslīd pa ādu, labi? Tā pielīp pie ādas un vēl kādu pulksteņrādītāja virzienā pusotru minūti. Atlaiž, pielīp pie ādas, vēl kādu pretēji pulksteņrādītāja virzienam pusotru minūti. Vēl viena lieta, kas šeit var ļoti palīdzēt mums uzlaboties – papēža kustība. Labi, tam skaties, turi potīti ar vienu roku, ar otru roku aptver papēža apaļo daļu un tu sāksi kustināt. Vari veidot krustu, virzot uz iekšu, uz āru, pēc tam uz augšu, uz leju un vari veidot apļus apmēram 30 reizes uz vienu pusi un 30 reizes uz otru. Skaties, kā tas ietekmē retinākulu un nerva pāreju. Redzi, un tas viss ir no ārpuses. Labi? Iedomājies, kāds ir iekšpusē, kur kustība ir daudz lielāka. Pēc tam, kad būsi veicis tiešo atbrīvošanu un uzlabojis papēža kustību, atstāj komentāros, vai tas atviegloja sāpes vai ne. Dedzināšana tavā pēdā ļauj man tev vēl ko palūgt. Ja tu atceries kādu, kam ir sāpes, dedzināšana šeit, vai kurš sūdzās par kādu problēmu pēdā, nosūti šo video viņam. Izdari man pakalpojumu. Tu vari ļoti uzlabot šī cilvēka dzīves kvalitāti. Es šeit arī beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizē. Nu, Kai, atstāj komentāru. Labi, ja tu atceries kādu, kam ir sāpes pēdā, nosūti šo video viņam. Lūdzu, pārstāj sūtīt to. Ak, Dievs, man ir grūti runāt. Un tad vai jau ierakstīji komentāros, vai tas palīdzēja? Ja nē, ieraksti, es pagaidīšu.